visi tādi apskrāpētas mašīnas šitām maziņām ieliņām. Baigi sabūvējās, ne? Pa cik dienām. Pēc, kur Lembergs arī piedalās. Jaunākie modelīši. Grāmatām jauni vīriņi. Mans cipars bija 38. Nu? Būtu 38 vakarā iet uz Kaziņčikā Madonnas ar dzimumzīmīti uz lūpas strādā. Otrs mēģinājums, tāpat 38. Visi uz 33. Tas bija 33. Noteikti, ka viss notiek godīgi. Iedomājies? tas ir veiksme. Abi divi uz 33. Gan ar tāds foršs kociņš var pelnu brauciņu viss kā. Interesanti modeli. No, šitais jau ir zāles otrais gals. Neko jaunu jums vairs neparādīšu. Re, kur tur pats verņaks ir viss apsekts jau. Nu, laipni aicināti tehnoloģijas izstādē. Un izstāde jau sākusies, viena daļa tikai sākusies, vai ne? Bet apskaties, virtuālā dzīve, tas ir progress, vienkārši. Es nevaru. Tautas jūra. Un šitāda viss notiekās vienkārši. Tā sašos, ka es vairs nezinu, kur ir mana īstā zāle, kuru mēs būvējām un kur. Man liekas, ka mazāk zāles bija nekā šodien. Это что-то. Šitais ir mans stendiņš. No pagājušās izstādes ir neizgaismots no sāniem, tikai Betijai nāk gaisma ārā, vai ne? Un viņš kaut kas tāds amerikānisks, tāpēc es visu laiku saku, ka tas ir mans stendiņš, Big Betty. Re, kur mūsu būvētais stendiņš, viss darbojās, viss kā vajag, smuki izskatās. Meitene ļoti garšīgu kapučīno kafiju uztaisīja. Viens no labākiem stendiem. Laikam, да. Ну как вы там, все усиделись? Километров. Ага. Поднимайся. Кресло лапы. Вау. А я думаю, что здесь не надеюсь. Ну, чтобы другие это... Блин. Пиздец. Это на небо пиздец, да? Afigēķi, vienmēr tu zini labākās vietas. Tu, pravda, vienmēr piškom viņu skrivājuši no mums. Nedari tā ātri, lēnām. Не учи меня. Афигеть. Смотрите, а можете все повернуться сюда на секунду?
Корнол, но вроде не на ос. Nu, ar kameru te pilnīgi garām to neredzēs, bet ir afigena. Afigena. Tas ir kaut kas, ej, nu. Алло. Jā, mana Austrija nobala, vienkārši Austrijas kalni nobala. Tas ir kaut kas. Nu, vēl больше, чуть-чуть похоже, да? Я не знаю. 15 суток демобилизация. Не боясь за эту... Nu, afigena, ejam uz Montserratu, Mersīti nolikām te. Bišķiņ pastaigāt tagad tā kaiņām. Ar kameriņu laikam te neparādīt, vagoniņi tur iet augšā. Vienkārši kāds ir kaut kas tāds iespaidīgs, nepajokam. Tur arī kāds dzīvo. Arī tur. Jā, da ne, tur laikam visu dienu jāstaigā, tur ir schēma tāda. Cilvēki ar kājām augšā iet. Vilcieniņš mūs vairs nevedīs tikai ar kājiņām. Ir forši stunda 45 šitā rakstīts ir. Tas laikam ātrējot. Tā kā mēs 3 stundas 50. Noteikti, ka kamera то nekādīgi не даст. Сделай фотку какую, Настенька, а то мы без фоток здесь. Дыхалка закончилась. Сейчас ты охуеешь. Ir vairs to visu filmēt, laikam, ka nekas tas nav tā, kā tu redzi dzīvē. Tas ir laikam ir divsā pēc visām antibiotikām un sobu sāpēm. Viņš ir jāpiesēž, nevar vairs parāpties. Pusceļš man liekas vēl pat nav. Bet, nu, iespaidīgi. Neesmu Nastinka vēl lejā. Wow! Redzi kazu tur augšā. Filmē. Es filmēju, bet mana kameriņa tik cip. Cada uno el uso que puede. Labrīt! Mercedes apskats vai kā šito video nosaukt, nezinu, tad jau izdomāsim. Es jau kaut kādas esmu 700 km ar viņu novanskājis. Nu, normāli. Sava villa, savs Mercedes, viss kā vajadzīgs. Kafiju te var tikai ielikt, nav tādas, bet te varētu tā kā es vojītim taisu baigi forši uztaisīt. Tur ieņemsim, arī būtu ļoti ērti un pilnīgi nekam netraucētu. Tā mana ideja strādā vairākām mašīnām, jo reāli braucot līdz turienei sniegties, tas nav ērts variants, a šeit nekas tam līdzīgs nav un nevar būt arī. Tā jau lec kā būt bite, nu, turpat nevar vēlēties, cik viņam bija noskrējiens, kaut kādas 60 000. Labi, to visu pēcāk. Nobraucis jau esmu 880 pie stūres, štucīti esmu novēlējis. Varbūt pa Peugeot kādu apskatu vajag uztaisīt. Kādu te apskatu pa Peugeot var uztaisīt, apstiesiet. Kā jau uzreiz pārsteidzās uz šito kameriņu, tas forši tā. Bet vēl var bišķi redzēt. Ne, tā jau baigi pa skaistu. Nu, skaisti. Kur vēl skaistāk? Apstāties. Te jau bija baciņa no Soma, es paņemu. Grācies. Laba izstāde. Tu pieeji, uztais kafiju. Džeki man te darbinieki pielējās vakar tikai tā. Kopčiku uztaisa, tur ielēja, drink vodka, drink to, drink makito. Ej, biļeti to arī atmaksāt. Tā no rīta, kad cilvēku maz var ievērtēt, saproti visu tā, pilnīgi tā. Kaut kur aci uzmest, kaut ko tādu ar kafiju pastaigāt. Nav tā burzma šausmīgākā. Bet apskaties, cik te liels darbs visur tur ir ieguldīts. Tas ir kaut kas. All right? Thank you. Skats. Teica dāvanas, lai atradu, kur vēl labāka dāvana.
Kā jums patīk, kā parkojās šeit? Pofīgi bamperīši. Tas ir pie mums jau policiju un apdrošināšanu sauka. Pilnīgi neiesprings. Es saprotu, vienkārši. Bet tas varbūt arī pareizi ir. Jo saprotu, tās mašīnas tagadējās. Visas ir plasmasa vienreizējās. Es teikšu, šodien, cik es pabraucu, kādu 50 kilometri ar Mercedes ērtāk braukt tomēr šitais Peugeot, bet, tas viss tāds. Viss tas ir vienāds, pilnīgi vienāds. Nekas te neatšķirās no mūsdienu mašīnām, tā kā es draugam prasu, kas tev pašam labāk? Man vienalga ir ar ko braukt, jo pilnīgi vienalga ar ko. Es tagad arī pat teiktu, ka man arī pilnīgi vienalga ar ko braukt. Dzīvojot Spānijā, ņemot šitās visas mašīnas, man liekas, visas viņas ir pilnīgi vienādas. Tāds mans viedoklis. Pirmais Voyagers visā Spānijā, kā bamperīts bišķiņa apskaldīts. Cik gandrīz vajag vēlēties kaut ko. Tas ir kaut ko izstāda beidzās. Takšu rindas, viss tāda suita. Šitam policija pienāca kaut ko pajautāja, lai uzpūš. Tā teica, jā, brauc vien te. Tas ir kaut kas tāds. Tas ir Rolls-Royce, vai ne? Nevar tas nekas cits būt. RR. Rozā RR labais. Šitāds Peugeot man bija Maltā, ka es braukāju labā pusē stūri. Viņš ar kārtu bija foršāks un mīkstāks nekā šitais koka klucis Konstantīns. Beidzot atradu, domāju, visu laiku, kā man tikt jūras pusē. Kur tunelīts forši. Port Masno. Te jāņem biļeti. Laikam, ja biļeti pazaudēt, 35 eiro ir sots. Es ceru, ka ne jau stāvvieta te maksā 35 eiro. Jā, te saulrietu jābrauc skatīties, tāds laikam ir afigennīgs. Te jau pareizi aparātiņi tādi stāv. Draugi, darbinieki sapirka bišķiņ paiku uz mājām. Īstenībā ir teikt smieklīgi, bet daudz kas ir lētāks nekā pie mums, vai ne? Piebraucu McLaren Barcelona, apsties, tur vieni McLareni vien brauc ārā. Laikam izrādās, es viņam traucēju. Jāpalaiž tās biskas tas iekšā. Cik foršā laikā es tieši trāpīju. Tā jau smuki durtiņas panāk vaļā, viss kā vajadzīgs. Viņš tāds izvēlies kādu modelīti gribi. Es neticu nekad mūžā, ka meitene iedos pabraukt ar mašīnu. Christian's taking a black. Tu arī nesaprotu. Visas tās meitenes brauks pie stūri. I was like thinking it's going to be like that, man. Jā, patiešām, visas meitenes brauks dzīvē. Ot kā notiek Spānijā pilnīgi viss. Pie mums arī, man liekas, ir McLarens. Nekad neesmu bijis tur. Jūs esat bijuši tur. Varbūt viss notiek. Varbūt es vienkārši esmu atpalicis šitais. Smūks ir. Ko tur vispār jautāt? Gulēt nav vērti viņā, bet ir labs. 200 metriem, turies pa kreisi. Tāda baigi kaucoša tāda bišķiņa skaņiņa. Nav, man liekas, normāli vai ne 56 štukas tādai skaņai būtu. Bet varbūt ir. Un šitās durvis.
gan vienā pusē, gan otrā. Tas viss noteikti ir regulējams un viss satarāms, vai ne vienkārši, kas to īres mašīnai darīs. Ja klienti baigi neraud, tad neiesprings tur neviens. Jo jebkurā gadījumā tās durvis viss krāsotas jau un ņemtas gan jau vārā un tad liktas atpakaļ, kurš viņas tur normāli regulējas un skatījies. Nobraukšu lejā, tur tāda osta varbūt, ka es tieku uz turieni, bet uz 30 tad tikai var braukt. Kāds. Pēc 800 metriem gries pa kreisi. Labi. Pat tā būtu aizbraucis un pat nebūtu apskatījies neko tādu smukumu. Tāds meksikāņu muzoniņš, vīri tur makšķerē, relaksiņš. Es iekāpu vienkārši Mercītī aizmugurē. Ko es varu pa Mercīti pateikt? Štuku 100 esmu novanskājis. Katrai mašīnītei ir sava funkcija, saproti? Un pat pēc tam es, kad ar to Peugeot pabraucu, iekāpu Mercītī, viss ir kārtībā. Viņš ir mīgs, tas Peugeot cieta klucis, Konstantīns tāds šitiem. Protams, ka iekāpšana kā busā bišķiņa augstāk ir vojītī tā, bet pilnīgi nekāda problēma nav. Viss ir forši. Šitāds te, kas tas pa ieskatu? Vienkārši pabrauc ar Mercīti un savas domas izteicu. Viss notiekās. Gribēju, pēc gada Merkatis esmu pie Palmas, saprot, Palmu sajūtu jau ir labi. Paskatīs, kāds no villas loga, un tur pa labi jūriņa vai ne, skaistāk nemēdz būt. Jāaiziet līdz pusokeānam, līdz jūrai, okeānam vēl tālu. Super! 9. vilnis kā nāks, tā būs riktīgais. Bet ūdentiņš tāds baigi citreiz izskatās, vienkārši forši. Īstenībā afigena, neko nenožēloju, kad atbraucu. Tikai stulbai zobs. Tagad pie jūriņas sagribējās izpeldēties, baidos, kā kaut kas neuzpalms. Bet tāds labais un saproti tāds pilnīgi vajadzēja ātrāk atbraukt. Es te nopindzelējos, jau tumsa uznāks tuliņās tāds. Ir tāds kaut kas tanī jūriņā, arī tāda smaržiņa un viss forši tāds. Afigena. Eiro 70, cik es te patusēju pa stāvvietiņu, pilnīgi pajāt, bet ir forši. Šitais sākšu tagad meršu studēt, šitais ir V250. Noteikti, kad ar kārtu labāks nav tāds plasmasa gabals. Forši. Nekāda vainiņa rīt no rīta jau lidmašīna atreiz cauri Nīderlandi jālido. Nav tiešais reiss man, kā izrādās. Bet tas nekas. Zini, kas visvairāk izbrīnīja. Es braucu un gribēju redzēt kaut bembuku, vienu tādu uzķūnētu, tādu varu skaņiņu. Kaut ko. Nav. Pilnīgi nekas nav. Pazvanīju radiem uz Itāliju, saku, paprasi, lūdzu, vai tev draugu lokā, kas te notiekās, mašīnas ķūnē kaut ko dara. Nē, cilvēki te vispār neiedziļinās. Mašīna, tas ir tas pats, kas karote, ar ko tu ēd, tas, kas seg, ar ko tu sedzies. Tas nav domāts, saproti, jā, tu gribi tevi vairāk naudas, kā ātrāku mašīnu, lēnāku mašīnu, bet tā, ka iedziļināties pa mašīnu, te neiedziļinās. Tāpēc arī ir stāvvietiņās bamperīši, aizlokās, aizbrauc, pilnīgi pie kājas. Tas ir pārvietošanās līdzeklis un nevajag uztvert to tā kā kaut ko tuvu, mīļu un nenormāli dārgu. Un viss ir kārtībā, baudi dzīvi
un priecājies pa saulīti, pa vīnu, pa gardiem ēdieniem. Ne jau pa dzelzs gabaliem. Bet, nu, man vajag dzelzīti, ko tu izdarīt. Nu, labrīt, uz lidostu. Pietiek dzīvoties pa vilnu. Izbraukt vēl te šito Fiatu es visu vairāk cienu, jo man viņš vienkārši nav reāli izbraukt. Čimudani? Нормально tas ir. Ну, друзья, в аэропорт. Да. Все. Домой. Домой. Давайте в Рим. Daudz.